Lauri, es ceru, ka tu man piekritīsi, ka vasaras sezonai piestāv salāti. Vasarai vienmēr piestāv salāti, un šodien mēs gatavosim īpašus salātus, kas ir arī ļoti veselīgi, ar kvinoju, ar brokoļiem, ar svaigiem gurķiem. Sagatavosim arī mērci ar vīģu ievārījumu un franču sinepēm. Būs salātlaps un granātābols. Un arī rieksti. Tikai gribu pateikt vēl skatītājiem, ka mēs turamies pie saukļa gatavos 10. Tas nozīmē, iekļaujamies 10 minūtēs ātri un gatavojam supergardus ēdienus. Tātad, Lauri, ar ko sākam? Sākam ar citronu sulu. Mēs neizmantosim nekādus blenderus un nekādas papildu ierīces. Leju citronu sulu. Un es tā kā putoju, ja? Dižonas sineps, vienēdam karot. Sāls, pēc garšas, ir vīģu ievārījums. Tieši vīģu? Jā, šis būs ļoti labs produkts, jo ēdot mēs uzkodīsim tos vīģu kauliņus, un viņš dos tādu kraukšķīgumu. Ja mēs redzam svaigas vīģes pa super cenu, starp citu, tad noteikti izmantojam arī tās, bet nepieciešams būs pievienot klāt papildus cukuru vai medu, jo tas ir vajadzīgs līdzsvaram. Skaisti, estētiski, pievilcīgi salāti, veselīgi ļoti, vasarīgi. Jā, nu kā, beigās arī garšīgi. Tā, Lauri, un tu man pasaki, vai var izmantot šā receptē arī citus riekstus, un kāpēc tev bija šī izvēle tieši šoreiz? Bez šaubām mēs varam izmantot gan lazdu-riekstus, mandeles, mēs varam izmantot valriekstus un visu, ko mēs vēlamies. Vienkārši pekānrieksti ir viena no maniem mīļākajiem riekstiem. Un šādi es lieku klāt arī apelsīnu filejas. Un kvinoja dos šo enerģiju. Nu ko, Lauri, mēs esam jau tūlīt pabeiguši, ja? Jā, un tagad mēs liksim iekšā mūsu salātus, bet pirms tam mēs apliesim viņus ar mērci. Lauri, es esmu pārliecināta, ka mums izdevās patiešām ļoti īpaša salātu recepte. Turklāt ārkārtīgi ātrā laikā. Mēs iekļāvāmies, man liekas, ka pat mazākā 10 minūtēs. Galvenais ir sagaidīt ciemiņus, nesākot ēst. Noteikti pagatavojiet šo recepti arī savās mājās un atcerieties, ka labākie piedāvājumi ir atrodami Maxima veikalos visā Latvijā. Un iedvesmu meklējiet Maxima mājaslapā. Turklāt šobrīd vēl vairāk precēm Maxima veikalos ir samazināts regulārās cenas. Meklējiet zila cena, zema cena.